kosmosa pasaku. Šodien stāsts būs par spoku, kuram patika spokoties. Par spoku, kuram patika spokoties. Šodien man, spoku mājas direktorei, ir pienākusi vēstule. Es to tūlīt jums nolasīšu. Sūdzība no vecās muižas spoka. Pagājušajā nedēļā mani nepiedodamā kārtā nepieņēma darbā par vecās muižas sargu. Pamatojums bija minēti šādi iemesli. Esmu pārāk vecs, 787 gadi. Man nav muskuļi, satrūdējuši zem zemes. Slikti izskatos, jo veclaicīgas drānas. Taču netika ņemtas vērā īpašības, kas ir īpaši noderīgas šim darbam. Man ieraugot noziedznieki bailēs sastingst. Varu vajāt pārkāpējus cauri sienām. Lieliski redzu tumsā, un šim darbam esmu uzkrājis 100 reiz vairāk pieredzes nekā jebkurš dzīvais sargs. Lūdzu steidzami izskatīt manu sūdzību un nekavējoties atrisināt šo jautājumu. Ar cieņu, vecās muižas spoks. Ziniet ko? Sauksim to spoku uz sarunu. Izmantosim spoku valodu. Spoks ir klāt. Spok, mēs saņēmām tavu sūdzību un gribējām ar tevi par to parunāt. Kāpēc tu meklē vēl darbu? Vai tu jau esi izmantojis visas iespējas, kur spokoties? Vai tu esi bijis garāžā un čīkstinājis ķēdes un skrūves? Spoks paceļ un saka, jā, direktori, garāžā es esmu bijusi, bet tur ir pārlāk garlaicīgi. Neviens vairs nebaidās. Labi, bet vai tu esi bijis verandā un kustinājis durvis? Jā, protams, bet neviens nebaidās. Un kā tad tumsiņā mežmalā ar dīvainām ēnām? Jā, es to daru, man ļoti patīk, bet garlaicīgi. Neviens vairs nebaidās. Un zem gultas, zem bērnu gultām, kā tur? Es pavisam nesen biju vienā pagultē. Tur bija putekļi un konfekšu papīri, un ziniet, viņi palaida putekļu sūcēju robotu. Tas nāca putekļu sūkdams, es nobijos un ielecu mantu kastē, bet tur viss bija sakārtots un neviens nebaidījās. Es biju arī skapī un neviens nebaidījās. Visur ir kārtība un nav vērts tur spokoties. Jā, interesanta situācija, bet man jums ir viens piedāvājums. Zobgrauzim ir tik daudz darba. Bērni tiešām ēd saldumus un konfektes un slikti tīra zobus. Viņam ir vajadzīga palīdzība. Jā, un kas tur ir jādara? Nu, tur nekas sarežģīts. Ar mazu āmerīti vakarā jāstaigā pa bērnu netīrajiem zobiņiem un jātaisa caurumiņi. Oi! Es tā kā esmu spokainais spoks. To lai dara zobgrauzis. Es tad labāk. Es labāk došos debesīs, spodrinot zvaigznes un varbūt arī mēnesi. Un tur es arī gaidīšu, kad atkal bērni sāks baidīties no spokiem. Un arī jūs, kad jūs satieciet bērnus, kas baidās no spokiem, pazvaniet man, sazināsimies. Labi. Spoks sāritināja, radīja dīvainas ēnas un skaņas un uzlidoja debesīs, spodrināt zvaigznes un gaidīja, kad bērni atkal baidīsies no spokiem. Oi, ekrāna laika beigas. Iesim pajautāt pieaugušajiem, vai viņi ir redzējuši spoku. Atā